mēs vitamīnus uzņemam ar dabīgiem produktiem. Mums nevajag vitamīnus, izņemot gadījumus, ja ārsts ir izmeklējis un katram cilvēkam konkrēti nozīmējis. Es šobrīd runāju par vitamīnu lietošanu no rīta, pusdienas laikā un vakarā produktos, kas ir nopirkt lielveikalā. Un visa šī lieta, viņa ir ar savu sākumu. 33. gadā firmā Hoffmann La Roche, viens no lielākajiem pasaules zāļu ražotājiem, Tadeusz Reichsteins, piedāvāja vēlākais Nobeļa prēmijas ieguvējs vitamīna C ķīmiskās sintēzes patentu. Un ir publicēta atsevišķā grāmatā tagad koncerna iekšējā sarakstē un viss par vitamīnu C. Ir skaidrs, ka tā attieksme sākumā ir ļoti negatīva, jo nevienam jau nevajag vitamīnu C. Mājsaimniece taisot ēst, viņa paņem sāli, viņam paņem piparus, bet viņas roka nekad nesniegsies pēc vitamīniem. Jo nevienam nevajag vitamīnu C. Vitamīnu C, kopš ir atklāts skorbuts vai cinga, tas ir tikai jūras braucējiem, bet kopš tas ir skaidrs, ja paņem uz kuģa skābu kāpostu mucu un vēl piestāja salā, kur aug citrus augļi, tā vairs nav problēma. Nav sabiedrībā tādas slimības. Un tad viņu 2 gadu laikā tā koncerna iekšējā domāšana mainās. Viņi saka, ka tas būtu propagandas nodaļai izaicinājums, ja mēs varētu iestāstīt visai sabiedrībai, ka visi ir slimi ar jaunu slimību. Nosauksim to par C vitamīnu nepietiekamību. Nevis par avitaminozi, kas būtu skorbuts, bet par C vitamīnu nepietiekamību. Tas ir visiem tā kaita piemīt. Un par ārkārtīgi efektīvu līniju, tātad līnija tā ir skolas ārsts, skolotājs, bērns, uz katru vācu ģimeni tiek aiznesta ar bērnu palīdzību atziņa, ka vitamīns un C vitamīns, ka tā ir veselīga lieta un ka tas jālieto ikdienā. Un šobrīd visi vitamīni ķīmiski sintezējami, viņi ir klāt daudzos produktos, un ja rūpīgi lūdzu paskatieties, ko jūs ēdiet un ko jūs dodiet saviem bērniem. Visiem šiem tā atbildība ir uzlikta uz jums. Tur otrā pusē, kaut kur vienā no pusēm uz pārtikas tā produkta iepakojuma ir vesela tabula, kas tur ir iekšā, kādi vitamīni, kādi mikroelementi, ļoti, ļoti bioloģiski aktīvas vielas, un tur ir riktīgi farmakoloģiski jēdzieni, ieteicamā diennakts deva. Un parasti uz tādiem ļoti nepārrēķināmiem lielumiem, uz 30 gramiem. Tu savam bērnam tos muslī iedosi brokastīs tās brokastu pārslas, nevis muslī, bet brokastu pārslas 3 reiz 30 grami, tu jau 3 reizes būsi pārsniedzis diennakts ieteicamo devu. Un tas trakākais ir tas, ka tu uz tā brokastu pārslām uzliesi jogurtu, ko ir ražojis cits pārtikas ražotājs, bet tur arī ir šie vitamīni, arī jau tādā diennakts devā ieteicamā. Un tad tu vēl iedosi klāt multivitamīnu sulu, kas ir bagātināta ar vitamīniem. Un visa tā rezultātā cilvēku bērni, un vēl pa starpu konfektīti pasūkāt tādu, visa tā rezultātā cilvēku bērni vitamīnu ieteicamo devu pārsniedz 10-kārtīgi. Ļoti bieži. Nemaz nerunājot par to, ka mēs taču vēl viņiem pa starpam arī cenšamies iedot abolīti, bumbierīti un kādu zaļumiņu, jo tur taču arī ir vitamīni. Un visa šī lieta, tātad pārtikas industrija, tā, kas ražo veselīgu pārtiku, kas sevi pozicionē kā veselīgas pārtikas ražotāji, viņi tātad strādā pie tādu lietu ražošanas un reklāmas palīdzību iestāsta sabiedrībai, ka tās tev jālieto ikdienā. Un tas ir aizgājis tik tālu, ka katram cilvēkam ir slikta sirdsapziņa, ja viņš aizgājis pie ārsta, izrādās slims, jo viņš nav lietojis kādus pārtikas produktus profilaktiski.